Šī programma ir mans un Rīgas ekonomikas augstskolas piedāvājums Latvijas sabiedrībai pakāpeniski tikt pie tādiem līderiem, kuriem mēs patiesi gribētu sekot. Empātiski, drosmīgi līderi, tādi, kuri ir spējīgi mūs vest uz cēlākiem mērķiem un ideāliem, mums ir nepieciešami vairāk nekā jebkad agrāk. Arī tam ir sava vieta tehniskiem risinājumiem, plāniem, normatīviem aktiem, ekspertīzē, bet, manuprāt, vairāk kā tas, mums patiešām ir nepieciešami līderi ar pilnīgi citu attieksmi un pilnīgi citām vērtībām. And what a success it has been. We had so many applications, but even more importantly, we had some amazing participants. We got so much energy from them, energy for change, energy for making a difference, and energy to be themselves. SSC Riga's mission is to create impact, to make a difference both in the social and economic development of the region. It is often forgotten the people who are tasked to deliver improvement in this country that receive so much negativity and so little support. So to support them is an absolute privilege. Mums kopumā, kā sabiedrībai šķiet, ka ļoti tādas kompleksas, sarežģītas problēmas var atrisināt viegli, ātri un ar vienu šāvienu. Šim adaptīvajam, kompleksajam problēmām nav šāda risinājuma, un tam ir jābūt gatavam. Un runāt par to īstenībā atklāti ir ļoti bail. Uz pirmo klasi tiešām tas acis deg un skrien bērns uz pirmo stundu pie sava pirmā klases audzinātāja. Bet tad jau 3., 4., 5. klasē tas mācīšanas prieks kaut kur pazūd. Un es turpinu sev uzdot šo tādu ļoti praktisku jautājumu. Kā tad tiešām ļoti praktiski iespējot bērnu un saglabāt pēc iespējas ilgāk? Ja bērns ir ieguvis pamatizglītības atestātu, bet ir zaudējis vispār vēlmi mācīties, kas esam viņu pievēluši. Nopietns jautājums ir, kā mēs varētu darboties citādāk, lai nepieveltu viņu tā pēc būtības. Tie līderi, kādiem ir jābūt publiskajā pārvaldē, kāda es pati gribu būt un kā mēs gribu sakot, ir tiešām šie līderi, kas spēj grūtos jautājumus uzlikt uz galda, sasaukt visus kopā, risināt, atklāti, caurspīdīgi. Un tāds labs līderis, un līdz ar to ir līderis publiskajā pārvaldē, tas, kurš spēj sabalansēt ieguldījumu iešanā uz rezultātu un mērķi, un ieguldījumu tajā, kā tu strādā ar cilvēkiem, cik ļoti viņi jūtas redzēti, sadzirdēti, iesaistīti un iekļauti. Un šī programma man ir palīdzējusi saprast, ja tu neinvestē pašizziņā, pašattīstībā un tādā pašapzināšanās, tu būtībā nevari arī ieguldīt organizācijas attīstībā, arī mērķu sasniegšanā. Ja mēs zinām, ka izpildvara ierēģi, tiesu vara un tiesneši ir cilvēki, kas savos amatos nonāk balstoties uz profesionāliem kritērijiem. Neviens nevērtē uzreiz, vismaz tā izteikti, esi tu līderis vai neesi tu līderis, jo to arī tā nevar novērtēt, jo droši vien jebkurš no viņiem var kļūt par līderi. Tāpēc ir ļoti svarīgi par to runāt un to aktualizēt. Jo visiem šiem cilvēkiem, kas ir nonākuši savā amatā, ir iespēja izvēlēties, kas ir tās papildus zināšanas un prasmes, kuras es gribu gūt. Šķiet, ka, ja mēs nerunāsim par to, cik līderība ir svarīga, tad tajā izvēloties tās jaunās prasmes, kuras papildināt, stiprināt, varbūt tā izvēle nenotiek par labu līderībai. Viena lieta, kas varbūt tās man savā ziņā bija tāds jaunatklājums, ir, cik dinamiski ir līderība, ka tas ir kaut kas, ko tu paņem, ko tu palaidi, ko tu varbūt kādā brīdī atkal paņem. Tā ir bijusi transformējoša pieredze. Šis nav kurs, šis nav mācības, šis nav seminārs. Tas patiešām ir bijis par tādu drošu telpu, kurā arī atklāt līderību tajās visdažādākajās šķautnēs, iepazīstot sevi individuālā līmenī, gan savu lomu, gan arī savu neapzināto rīcību grupā, bet tāpat arī iepazīstot arī plašāku sistēmu un to, kā mēs šo sistēmu varam gan redzēt no ārpuses, gan būt iekšā tajā sistēmā. Mēs katrs, esot sistēmā, varam darīt visu, lai šī sistēma sāktu ieraudzīt sevi un arī sevi mainīt. Un šī programma arī to parāda, un arī to savu dziļāko aicinājumu, ar ko tad mēs ejam pasaulē un kas ir tas,
ko mēs arī varam darīt, lai Latvija ilgtermiņā būtu labāka vieta, kur dzīvot mums visiem. Tas izbraukuma sesijas ir ļāvušas pavisam citā, brīvākā, pavisam noslēgtā vidē tikai fokusēt uz konkrēto programmu, arī ļoti intensīvi un galvenais dziļi runāt par manām grupas dinamikas un sistēmu dinamikas problēmām un tādā interesantā balansā starp sevis izaicināšanu, robežu meklēšanu, to, kā šīs robežas sāk sadurties. Kā cilvēcība, emocionālie aspekti, mūsu labbūtība ir bieži vien atstāti otrajā plānā. Un tad, kad mēs par to runājam, tad ir sajūta, ka mēs runājam par kaut kādām maznozīmīgākām lietām, proti ne par gataviem iegādes datiem vai rezultātiem, kas it kā visam iet pāri, bet, manuprāt, ja mēs raugāmies arī no tādas pavisam pragmatiskas perspektīvas, tad, lai mēs strādātu gudrāk un darītu gudrāk un panāktu ar savām darbībām vairāk un labāk, manuprāt, ka tā cilvēcība un arī tā emocionālā labbūtība un katra individualitāte tomēr ir kaut kas, kas ir pirmām kārtām jāsaredz. Ir ļoti interesanti vērot, ka tu pie cilvēka, kas prasa kaut kādu lomu, kaut kādu konkrētu uzvedības veidu, aiziet emociju. Tas ir sarunai ir pilnīgi cita jēga. Tas ir tā mazā saite, tā saistviela, tā iekustināšana, ko mēs varam izdarīt. Kas liekas sīkums, bet, manuprāt, tas ir kaut kas liels. Tas rodas no parādīšanas, cik ievainojams tu esi. Tiešām par līderi nepiedzimst. Pats galvenais ir apzināties, kāds ir tas tavs iekšējais motivators vai dzinulis, ko tu gribi patiesi padarīt savas kopienas, savu līdzcilvēku, Latvijas, savas organizācijas labā. Saturā tiek aptvertas visas šīs mūsu kompleksās dzīves šķautnes, tas ir sevis apzināšanās, man atbildība, es un grupa, dinamika starp grupām un vislielā sistēma. Es pats kā sistēma un es kā cilvēks sistēmā. Jā, šī programma, manuprāt, atšķirīga un līdz ar to arī iedarbīga ir tieši ar to, kad mēs nemitīgi strādājām praktiski. Tā nebija teorija, mēs nesēdējām ērti divānos vai krēslos atgāzušies un nestījāmies slaidus vienu pēc otru, bet teorija tika apgūta caur praktiskām darbībām. Ir vieglāk ieraudzīt to, kas cilvēkiem sāp, gan tiem cilvēkiem, ko es saskaros ikdienā, vai tie būtu cilvēki manā dzīvē, cilvēki uz ielas, cilvēki dažādās citās organizācijās, ar kurām man sanāks strādāties un saskarties. Šis ceļojums ir ļāvis man ieraudzīt vēl skaidrāk savas vērtības, jo līdzās šai programmai arī manā dzīvē notika nozīmīgas pārmaiņas līderības jomā, rīcība saskaņā ar savu sirdsapziņu, ar savām vērtībām, ar atvērtu sirdi, ar atvērtu prātu, ieraudzīt līdzcilvēku vajadzības, ieraudzīt viņu bažas, ieraudzīt savas bažas, ieraudzīt savas komandas izteiktos mudinājumus vai raizes. Un tieši šī atvērtība ļauj pieņemt lēmumus stabilāk, skaidrāk un ar tiem arī doties ceļā. Un šī programma varbūt ir ceļa sākums modernai līderībai, kas mums Latvijai ir nepieciešams. Un ne tikai Latvijai, mēs skatāmies arī pāri no globālās puses. Vēl kāda ļoti svarīga lieta šajā programmā, ko dalībnieki ir piedzīvojuši, ka viens nav sistēmas mainītājs. Un es gribu pieminēt antropoloģis Margaretas Mīdas citātu, ka nekad nevajag novērtēt par zemu 5 neatlaidīgu, mērķtiecīgu pilsoņu spēju mainīt pasauli, jo patiesībā tas ir vienīgais, kas jebkad pasauli ir mainījis. Bet tad, kad par kādu ideju iestājas grupa, tas ir pavisam cits spēks.